Ceturtais port de bras ir roku un ķermeņa kustība. Šajā video Margarita kustību izpildīs ar labo kāju 5. pozīcijā priekšā. Kustība sākas no lielās pozas croisé. Labo roku no 3. pozīcijas atver uz 2. pozīciju. Ķermeni no jostas vietas pagriež pa kreisi pa diagonāli. Tad dēlnes pagriež stāvoklī allongé un atliecas zem laktiņām atpakaļ. Kustības nobeigumā ķermenis un rokas caur 1. pozīciju atgriež lielajā pozā croisé. Port de bras attīsta dejotāju koordināciju un dejiskumu. Svarīgi, lai port de bras tiktu izpildīts plūstoši un rokas un ķermenis darbotos vienlaicīgi. Visgrūtākais ir sagrieztā stāvoklī atliekties atpakaļ, tāpēc tam jāpievērš liela uzmanība.